man, tā kā ūdens straume kustās spēks. No jūras dziļumiem līdz debesīm sniedzas tava mīlestībā. Tā kā varens vējš, tā kā uguns liesma, tā kā ūdens straume kustās spēks. No jūras dziļumiem līdz debesīm sniedzas tava mīlestībā. Un vēlreiz, tā kā varens vējš, tā kā uguns liesma, tā kā ūdens straume plūst tavu spēks. No jūras dziļumiem līdz debesīm sniedzas tava mīlestībā. Un tev es sirdī atveru un pieņemu tavu mīlestību. Un tev savu dzīvi atrodu, jo tik daudz man nozīmē tu, jo tik daudz man nozīmē tu. Tā kā varens vējš, tā kā uguns liesma, tā kā ūdens straume plūst tavu spēks. No jūras dziļumiem līdz debesīm sniedzas tava mīlestībā. Tā kā varens vējš, tā kā uguns liesma, tā kā ūdens straume plūst tavu spēks. No jūras dziļumiem līdz debesīm sniedzas tava mīlestībā. Un tev es sirdī atveru un pieņemu tavu mīlestību. Un tev dzīvi atdodu, jo tik daudz man nozīmē tu, jo tik daudz man nozīmē tu, jo tik daudz man nozīmē tu. Šodien mums ir svētki. Mums ir gada jubileja, ka mēs esam šeit. Ir pagājis vesels gads, jau kā mēs esam šeit. Tas ir gan daudz, gan maz. Kā jūs domājat? Normāli. Pirmais gads, nākošais gads būs labāks. Tā kā šodien ir svētki, tad mūsu svētdienas tēma ir, mūsu mērķis ir mīlestība. Saucās, mūsu mērķis ir mīlestība. Tā sauc šī svētdiena. Un lasot Jāņa, 1. Jāņa vēsturi, 4. nodaļu, no 4. panta, saskaitīju no 4. panta līdz beigām, ja, ir 28 reizes pieminēts vārds mīlestība. 28 reizes. Vienā
vienā nodaļā, iedomājies 28 reizes. Es domāju, ka tas nav tā pati pieminēts, tas nav tā pat viena. Mēs no šīs vēstules nelielu daļu nolasīsim tūlīt. Lasīsim, lai viss tik daudz nebūtu jālasīs, lasīsim no 7. panta līdz 11. pantam. Un tur ir rakstīts: Mīļie, mīlēsim citu, jo mīlestība ir no Dieva. Un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Bet kas nemīl, nav Dieva atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzama ir kļūsi Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība, nevis kā mēs esam mīlējuši Dievu, bet kā viņš, Dievs, mūs ir mīlējis un sūtīja savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, jo Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam mīlēt. Ja Dievs mūs ir tā mīlējis, tad arī mums pienākas citam mīlēt. Un 16. pantā tālāk mēs lasām 16. pantā šajā pašā nodaļā. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums, jo Dievs ir mīlestība. Un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Brīnišķīgi, ja, šie vārdi. Tur gandrīz viss ir pateikts. Gandrīz viss ir pateikts. Un pirms 7, 8 gadiem es piedzīvoju reāli svētā gara pieskārienu. Reāli. Es tad dzīvoju nevis Rīgā, bet dzīvoju Talsos, pie Talsiem, tādā stendēm, tādā mazā pilsētiņā. Un tur bija vasaras svētku draudze. Es jau pieņēmu Jēzu savā sirdī. Un uz šo draudzi bija atbraucis evaņģēlists Mārcis Jencīts ar evaņģelizācijas dievkalpojumiem. Un viņš lūdz par slimajiem. Aizlūdz par slimajiem. Un man arī bija sirds aritmija, un es izgāju priekšā, lai par mani aizlūdz. Un viņš uzlika roku un nonāca svētā gara spēks, un es nokritu uz zemes, uz grīdas, pareizāk sakot, pirmo reizi dzīvē nokritu uz Dieva spēkā uz grīdas, par manī sāk plūst asaras. Un es reāli piedzīvoju Dievu spēku, Dieva mīlestību. Un es staigāju pēc tam vairākas nedēļas, 5 centimetri tā no zemes atrāvēju, pilnīgi lidoju. Tāds prieks, tāda svētlaime iekšā. Reāli piedzīvoju Dievu mīlestību, Dievs, ko es nekad agrāk nebiju piedzīvojis. Un tad es sapratu, ka ir Dievs, ka ir svētais gars, ka viņš pieskarās cilvēkiem, ka tas ir, ka to, kad cilvēks piedzīvo, viņš nevar teikt, ka Dieva nav. Zin? Ja cilvēks piedzīvo Dieva spēku, Dieva mīlestību, viņš nevar pateikt, ka Dieva nav, jo viņš to piedzīvojas, viņš zina, viņš staigā svētlaimē. Svētlaimē. Cilvēks staigā svētlaimē tādā. Man tā bija. Tas pilnībā izmainīja manu dzīvi, šis pieskāriens. Bet es joprojām vēl neesmu pilnīgs. Bet šī satikšanās ar Dievu izmainīja man dzīvi vienalga. Kaut es šobrīd neesmu pilnīgs, bet es neesmu vairs tas, kas bija agrāk. Es jums nestāstīšu, jo zināt, kas es biju varbūt agrāk, bet es vienkārši pēc šī pieskāriena, es pavisam izmainījos, pavisam. Man pavisam cits vērtības dzīvē bija. Pēc tam es sāku apmeklēt draudzi, man nebija jāsaka, ka tev jānāk uz draudzi vai kā. Man pilnīgi gribējās. Gribējās tur būt. Ja es arī aizbraucu kaut kur tālāk no šīs steinas vai kur kaut kur atrados tālāk, es vienalga atradu kādu riteni, lai tiktu uz dievkalpojumu. Jebkurā veidā es nokļuvu dievkalpojumu. Jo man gribējās tur būt. Man tas bija sirdī. Un es nebiju, kā jau teicu, es nebiju tāds, kā es biju agrāk. Un es daudz esmu domājis arī par to, par atmodu Latvijā, pasaulē. Kāpēc mēs tik daudz lūdzam, kāpēc mēs visu, ko cenšamies un darām, un nav tāds īsts rezultāts. Es par to domāju. Es domāju, kad būs rezultāts tad, es tā personīgi domāju, ka būs rezultāts tad, kad, ja mēs kristieši, kas mēs esam kristieši šeit, ka mēs darīsim Dievu gribu, mēs darīsim Dievu gribu. Tad arī atnāk šī atmoda. Bet ir vairāki soļi. Es esmu tā
pārdomājis un izdomājis, ka ir vairāki soļi, kā sasniegt šo mērķi, kā sasniegt šo atmodu mūsu ģimenē, atmodu pilsētā, atmodu Rīgā. Tas neskaidrs, ka visi atmodu reiz visā Latvijā. Priekš sākam ar savu ģimeni, lai būtu atmodu. Lai visi ģimenē būtu glābti, lai visi tavu kaimiņi būtu glābti, tuviņi, radi. Un tad ejam tālāk. Mēs jau uzreiz gribam tāds liels atmodas. Sākam ar sevi. Un es domāju, kas ir šis galvenais solis? Kā varam mēs šo atmodu ieraudzīt un sasniegt? Un Dievs man agrāk, nevis Dievs, bet es agrāk pats visur gāju. Agrāk es pats visur gāju uz visādām dažādām draudzēm, uz dažādām vietām. Bet tagad es eju tur, kur Dievs man sūta. Ja es jūtu, ka tas man ir sirdī, ka man tur jābūt, ka es tur eju, un tas ir man sirdī, tad es tur eju. Es vairs neeju tur tikai tāpēc, ka kāds man pasaka vai kaut kur tur aiziet, tur vai tur kaut kur. Es eju, tagad es eju tur, kur Dievs man sūta. Un es ticu, ka viņš arī sūtīs mūs šeit. Man šeit sūta. Tas nav tāpatās. Es domāju, ka Dievam ir kaut kāds plāns. Es ticu, ka Dievs sūtīja mani šeit. Un es arī daudz domāju, kā mēs varam nonākt līdz šai atmodē. Un lasām romiešiem 8, 3, 4. Lasām romiešiem 8, 3 un 8. nodaļa, 3, 4. pantu. Jo, ko bauslība nespējīga, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs, sūtīdam savu pašu dēlu grēcīgās miesas veidā, un grēka dēļ viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, ka nedzīvojam vairs mēs miesai, bet garam. Lasot vēstules romiešiem, arī šo rakstvietu, mēs varam redzēt, ka mēs taisnoti tiekam, redzēt, ka Dievs nevēlas mūs taisnot caur Mūzes likumu. Saprotiet? Ka viņš nevēlas mūs taisnot caur Mūzes likumus. Caur Mūzes likumu. Mūzes likums ir pilnīgs. Tas ir dots no Dieva, mēs zinām. Bet problēma nav šajā likumā, bet problēma ir mūsos. Saprotiet? Problēma ir mūsos. Jo mēs nevaram būt taisnot savu likumu. Un tāpēc Dievs, viņš redzēja, ka cilvēki nevar būt taisnot savu likumu. Viņš deva citu ceļu. Un viņš deva ceļu caur Jēzus Kristus upuri, pareizi. Mums ir cits ceļš. Mēs tiekam taisnots ar Jēzus Kristus upuri. Jo, kā izrādās, un kā mēs to redzam Bībelē, un kā mēs paši to saprotam, ka Jēzus bija vienīgais ebrejs, kas izpildīja Mūzes likumu. Viņš bija vienīgais cilvēks, kas spēja izpildīt likumu. Kas ir izpildīja likumu. Jo tāpēc viņš arī nomira par visiem. Pār visiem tiem cilvēkiem, kas pārkāp likumu, un par tiem, kas nezināja likumu. Jo daudz cilvēku pat nezina tās likumus, nezina baušas, neticīgi cilvēki, bet Jēzus nomira arī par viņiem. Viņš nomira par katru cilvēku, katru ikvienu no mums. Tātad Dievs neprasa, lai mēs būtu taisnoti savu likumu ievērošanu. Un īstenībā tas ir paldies Dievam. Paldies par to Dievam. Jo kā mēs vien nespētu, mēs pilnībā nevaram izpildīt likumus. Kaut gan Dievs teica, ka cilvēkiem ir iespēja izpildīt likumus, bet mēs paši redzam, ka nesanāk. Kā mēs necenšamies, nesanāk mums pilnībā izpildīt, jo Mūzes likumi ir diezgan stingri. Kaut gan Dievs saka, ka īstenībā mums ir spējas izpildīt likumu, bet neviens to līdz šim nav izdarījis. Neviens cilvēks īstenībā, izņemot Jēzu, neviens nav izpildījis visu. Neviens. Un ko Dievs ir devis apmaiņā pret šo likumu ievērošanu? Ko Dievs ir devis? Kas mūs var taisnot pret Dievu? Kas mūs var taisnot? Jo visa tā romiešiem vēstule, ko es lasu, romiešiem vēstule man patīk. Tur visur ir tēma par taisnošanu un pārtaisnošanu. Un mēs redzam, ka
lasot šo vēsturi, ka cilvēki tiek attaisnoti caur ticību. Pareizi? Lasot, mēs saprotam, ka cilvēki tiek attaisnoti caur ticību. Jo taisnošana cilvēkiem notiek ticībā. Mēs tiekam taisnoti ticībā. Jo Bībele, tas gan ir citā vēstulē, ebrejiem vēstulē, tur ir teikts, ka atcerieties, ka ebrejiem vēstulē teikts, ka bez ticības mēs Dievam nevaram patikt. Bez ticības Dievam. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Tas ebrejiem vēstulē ir rakstīts tā. Un iedziļinoties šajā romiešu vēstulē, mēs redzam, ka taisnošana notiek mums arī caur ticību. Un mēs redzam, ka Dievs šodien mums neprasa, lai mēs ievērotu likumus, bet viņš prasa, lai likumi tiktu izpildīti mūsos izpildīti. Lai mēs nedzīvojam pēc miesas, bet pēc garas. Pēc garas. Jūs zināt, ka mēs dzīvojam pēc miesas, tad mēs neesam. Tāpēc mums ir dots gars. Dots gars. Dievs neprasa mums likumu ievērošanu, bet lai mūsos būtu likuma attaisnošana, viņš vēlas. Un to mēs vēlreiz lasām, tātad vēlreiz lasām Romiešu 8:3-4 vēlreiz pārlasām. Jo ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs, sūtīdams sava paša dēlu grēcīgās miesas veidā, un grēka dēļ viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis ir uz nāvi. Lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, ka nedzīvojam mēs vairs miesai, bet garam. Ko Dievs no mums prasa? Ko Dievs mums prasa? Vai viņš prasa mums pilnīgi likumu ievērošanu? Viņš neko prasa īstenībā. Dievs mums neprasa pilnīgi likumu ievērošanu, bet viņš prasa pareiza likumu prasību. Viņam ir pareiza likuma prasība. Kāda ir pareiza likuma prasība? Kas ir pareiza likuma prasība? Mēs šodien uzzināsim, kas ir pareiza likuma prasība. Un tā likuma prasība ir vienā vārdā izsakāma. Kas ir šis par vārds? Kā tu zini? Likuma prasība ir izpildīt vienā vārdā mīlestība. Tas ir mīlestība. Un šis vārds latviešu valodā ir ar 9 burtiem, krievu valodā ar 6 burtiem. Ja? Vienā vārdā. 9 burtos ir izteikti visa likuma prasība Dievam. Vienā vārdā ir izteikti. Un tas ir vārds mīlestība. Un šis vārds ir pareiza likuma prasība. Un šis vārds mums, un šis vārds nu gan mums ir jāizpilda. To Dievs gan no mums prasa. Likumus viņš tu nevar, bet mīlestību tas ir tev, to Dievs tev prasa, lai tu pildītu mīlestību. Mums nav jāizpilda viss Mūzes likumi, bet mums ir jāizpilda pareiza likuma prasība. Un to parāda Jēzus sarunā ar vienu likumu tādu izpildītāju. Zināt, ka Jēzus sarunājās ar vienu likumu zinātāju tādu, tā laika farizēji, reliģiozi cilvēki, kas ļoti zināja visu bauslības mācītāju, viņš sarunājas. Un tur rakstīts tā, Mateja evaņģēlija 22. nodaļa, 35. līdz 40. pāns. Lasam no Bībeles, lai jūs redzat, ka tas ir Bībelē teikts. Vai nedomājat, ka es tad? Un viens no tiem bauslības mācītājs kādinādams viņam jautājumu sacīja. Viens tas bauslības mācītājs kārdinājies un viņam jautājums sacīja. Mācītāji, kurš ir augstākais bauslībā, viņš teica. Un Jēzus tam sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visas sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis, Jēzus teica. Un otrs tam līdzīgs būs, tev būs mīlēt savu tuvāko kā sev pašu. Un šīs abos baušos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši. Kā mēs varam ilustrēt šo? Kā mēs varam šito visu ilustrēt? Iedomā pakarinājumu.
uzstājas ilustrācija. Tā būs ilustrācija. Te būs pakarināmais it kā. Šitā būs pakarināmais. Pakarināmais būs. Tā, pakarināmais. Pieņemsim, ka es gribu pakārt žaketi, ja? Bet līdz šim man nebija šis pakarinājums, un kur man vajag vieta, kur es pakārtu žaketi. Nu, es izvēlējos tur vietu, kur pakārt žaketi. Jēzus man saka, viņš ir vajadzīgs pakarināmais, tāpēc es tā prasīju. Lai es pakārtu žaketi, man vajadzīgs pakarināt. Un vajadzīgs pakarinājumais. Un Jēzus saka, ka visi likumi un pravieši ir pakārti un karājās uz 2 baušļiem. Mēs novelkam žaketi, pakarinām, skatieties, pakarinām, nu tā, es ilustrācija. Šeit pakarinām, un šie likumi, un karoja, un šie likumi pravieši, karājās uz 2 baušļiem. Un, jo līdz pat likumi ir vajadzīgi šie 2 lielie baušļi, noņemam žaketi nost, tas vienkārši tā ir ilustrācija. Visi baušļi tiek pakārti uz 2 baušļiem. Tev būs Dievu mīlēt un mīlēt savu tuvāko kā sev pašu. Redz? Visi baušļi tiek pakārti uz 2 baušļiem. Mīli Dievu, mīli tuvāko kā sev pašu. Un Romiešiem 13. nodaļa, 8. līdz 10. pantā Pāvils saka, nepalieciet nevienam neko parādā, vienīgi, ka jūs citu mīlat. Jo kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību. Bauslība ir piepildīta. Jo bauši tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot. Un ja vēl ir kāds cits bauslis, saņemiet kopā visus šos bauslis vienā vārdā, un tas ir proti mīli savu tuvāko kā sev pašu. Jo, kad tu mīli savu tuvāko, tu jau ļaunu viņam nedari pareizi. Mīlestība jau ļaunu nedari. Tu jau nevari viņu apzakt, tu viņam nevari nodarīt, tu nevari pārkāpt laulību. Tu jau nepārkāp savai sievai, ja tu viņu mīli. Kur tu pārkāps laulību? Pārkāp tie, kas nemīli, ka mīli tie nepārkāp. Un tas pats, tāpēc jau ir mīli savu tuvāko kā sev pašu. Visa bauslība saņemt vien. Jo tur tālāk rakstīts, mīlestība tuvākam ļauna nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Un tas ir tas ceļš. Tas ir tas mērķis mūsu dzīvēm. Tātad Dievs savu Pāvilu saka, nepalieciet nevienam neko parādā, viņš saka, kā vien savstarpēju mīlestību. Nepalieciet neko, kā vien savstarpēju. Jo tas, kas piepildīts ir ar mīlestību, izpilda arī visus likumus. Ja cilvēks ir piepildīts ar mīlestību, viņš izpilda visus likumus. Viņam tas ir, viņam tas ir sirdī. Likumi vairs nav rakstīti uz tām akmens plāksnēm, bet tas ir viņa sirdī. Viņš nevar nozagt tur kaut ko. Es, piemēram, ieju alfa, un konfektīti es varu apēst, tad tā pagaršot, ka pērk, tad puskonfektīti. Bet, tā es nevaru tur piebalst kabatas un kaut kur. Nav, vienkārši, vairāk tas tā nav. Kā tā. Tas maina, cilvēki maina, Dievs maina. Tātad mīlestība ir pilnīgi likuma izpildi. Un tātad mēs redzam, ka mīlestība ir pareiza likuma prasība. Pareiza likuma prasība. Un par to ir daudz rakstvietas no Bībeles. Nolasīsim, bet es visu nelasīšu, mums tā šodien svēta, mēs īstā svētdiena būs īsta. Bet nolasīsim Galatiešiem 5. nodaļa, 14. pantu. Un tur ir rakstīts, jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta. Proti, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu, atkal teikts. Galatiešiem vēstulē Pāvils saka, jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta. Tanī tev būs savu tuvāko mīlēt savu pašu, kā sev pašu. Un viss likums tātad izpildīts ir vienā vārdā. Redziet, kā Dievs izdarīja. Viss likuma vienā vārdā. Ko agrāk nespēja, visi cilvēki tur centās un ņēmās, un viņš deva Jēzu, savu dēlu, un tie, kas pieņēma viņu, viņš izmainīja sirds, dzīves. Man izmainīja tad, kad man Dievs
pieskārās, tad, kad es piedzīvoju Dievu, man izmainījās dzīve. Man neizmainījās tad, kad es gāju un tur centos ar saviem spēkiem izmainīt un centos tur visādi tur ņemties un man nekas nemainījās. Tad, kad pieskārās Dievs, svētais gars, hopā, viņš izmainīja sirdi, izmainīja dzīvi, izmainīja, ko es nespēju ar saviem pūliņiem, to Dievs izdarīja. Paldies Dievam! Paldies Dievam par viņu mīlestību, par Jēzus Kristus upuru. Tātad līdz ar Jēzus atnākšanu Jēzus dod jaunu mācību. Jo līdz ar Jēzus atnākšanu mums ir cita mācība. Jo šodien viss tas Mūzes likums, ko Mūzes tur bija sarakstīts, Mūzes, nav jau slikts tas likums, bet šodien viss tas likums piepildīts ar vienu vārdu – mīlestību. Forši, ne? Dzīvot šodien. Mīlestību, mīlu un viss būs super. Mēs vispār būsim vislabākie cilvēki, visi. Jāņa evaņģēlijā 13, 34, 35 rakstīts, jauni bauzli, Jēzus teica, jaunu bauzli es jums dodu, ka jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, viņš teica, lai arī jūs tāpat citu mīlētu. No to mēs pazīsim, zin kā? Zin, ko mums pazīst? Ka mēs esam mācīti, ka mēs esam Kristus mācīti. Anetiņa, no ko mums pazīst, ka mēs esam Kristus mācīti? Ka mums būs mīlestība savā starpā, pareizi? Mums pazīst, ka mēs esam Kristus mācīti, ka būs mums mīlestība savā starpā. Ziniet, ka kristieši nemaz tādu nemīl īstenībā, kā vajadzētu mīlēt vienu otru. Diemžēl. Varbūt es nezinu, varbūt tas jums nav gadījies, bet man ir gadījies, ka pat nesveicina pazīstam cilvēku. Es nezinu, es gribu viņam sveicināt, ka traucina. Kaut kāds rūgtums, kā aiziet no draugu vai kaut kāds. Bet Dievs saka, piedodiet arī, kas ir. Labi, netiesāsiet, bet mīlēsim vienkārši. Tātad Mūzes mums ir devis 10 baušļus un vienādus noteikumus visiem. Jūs zināt, ka jūdeismā ir vecā derība jūdeismā, kad tas ir 613 likumi. 613 likumi. Vienu izpildīt. 613 likumi. Bet Jēzus teica, es jums dodu jaunu bausli. Jēzus teica, es jums dodu jaunu bausli. Jēzus teica, un izpildiet to, un tas ir viss, ko es no jums prasu. Jēzus tad vienu vārdu izpildiet, viņš teica, un tas ir viss, ko es no jums prasu. Vairāk es neko jums neprasu. Viņš teica, citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Viņš teica, vienu. Jēzus teica, ka lai ir mīlestība mums savā starpā. Un īstenībā lielākā liecība pasaulē, ziniet, ka mēs mīlam viens otru. Zini, kā pasaules cilvēki, neticīgi cilvēki vēro kristieši. Ja tu nemīlēsi savu brāli un aizrādīsi viņam mīlestību, ko viņi teiks tie pasaules cilvēki? Ne, Hendri, ko teiks, ja tu nemīlēsi savu brāli pasaules cilvēki, ja redzēs, ka mēs nemīlam viens otru? Nu jā, ko viņi teikt? Nu jā, tāpēc, mēs kristieši vērojam viens otru, bet pasauli mūs palielināmos tikko vēro, kā mēs mīlam viens otru, viņi skatās, ko mēs. Vai ja mēs paejam garām un nepasveicam savu brāli no blakus draudzes, tad tu padomā, ko tie pasauli jums, kā tie kristieši. Viņi nemaz nedraudzēja savā starpā, kā viņi viens otru tur aprunā, viņi tur. Tā ir, un tā ir slikta liecība īstenībā. Varbūt mēs tā ir slikta liecība pasaulē īstenībā. Varbūt mēs tur paši tiksim galā tām visām, bet pasauli mums vēro. Un tam brīnās, ka mēs nevaram izglābt daudz cilvēku. Man patīk, zinu, kāda rakstvieta. Tas ir par mācītājiem, par vispār par sludinātājiem, par kristiešiem. Man patīk no Timoteja grāmatā, 1. nodaļa, 5. 6. pāns. Timoteja 5. 6. pāns, tur rakstīts. Bet sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds, labas apziņas un neliekuļotas ticības. Un no tā daži ir noklīduši un nogriezušies uz tukšu izrunāšanos. Mērķis, kāpēc mēs sludinām,
kāpēc mums ir doti likumi, viss tas ir apvienojums vienā vārdā, pareizi, mīlestība. Tas vārds ir mīlestība. Un ja man sludināšanas laikā klausītāji nedzird kaut kādu mīlestību, nedzird pa mīlestību, un kad tas nenāk no skaidras sirds, un viņš saka, kas nāk, lai mūsu sludināšanas mērķis būtu mīlestība, viņš saka, kas nāk no skaidras sirds, labas apziņas un neliekuļotas ticības. Kāds tad ir sludināšanas mērķis? Kāds ir mērķis sludināšanai? Mīlestība. Klausieties, ja nesadzird to mīlestību sludināšanā, tad tā ir tukšvārdība, tukšmuldēšana. Tu var sludināt kaut atspēries. Te var kaut vai tur pārgudri tur runāt un nezinu, visu bīdā no galvas. Ja viņi nesajūtīs mīlestību, tukša muldēšana. Vēlos te tukša. Jā, žvārgums. Tā ir 13. nodaļa, skanošs žvārgums, šķindošs žvārgums. Kāds mērķis ir mūsu sludināšanā? Tātad, ko mēs sagaidām no klausītājiem? Ko mēs sagaidām vispār no draudzes? Pāvils sauc to par tukšvārdību, jeb, ja sludināšanas mērķis nav mīlestība, tad nav jēga mums te vispār nekas. Jo Pāvils saka, lai sludināšanas mērķis būtu, man ir Gendrīt. Pāvils teica, ka sludināšanas mērķis jābūt mīlestībai. Amen. Un draudzes mērķim arī jābūt mīlestībai. Atnāk uz draudzi, visu apmīļo. Es biju tādā stendē, vasaras vai draudzē pirmo reizi, kad es vēl nebiju tādā, nekur tādā vietā bijis. Man tur viss nāk klāt un tā apmīļo. Es domāju, kas tad te ir tāda interesanta, zini? Es nebiju tādu piedzīvojis, tāds, visi katru reizi nāk klāt, tev apķeros tur. Vai man tā, es domāju, vai es jūtās tāds svētlaimīgs, un man nekad dzīvē neviens nenāca uz ievu klāt, un nekur nebija, vienīgi tā vieta, kur bija, tas bija draudzē, tur, un neviens jau uz ievu tā nenāk, tā nebija pieņemts kaut kā. Kaut gan tagad jau, kad es kļūstu kristietis, tagad jau arī tā uz ielas pat notiek, bet tā agrāk tā nebija, tad man likās, ka tur apmīļo, un tā likās, vai cik te draudzīgi, viss man tas patika, īstenībā man patika. Tātad, jo, ja draudzē mīlestība, to mēs varam just, un tā nav. Un tad arī tā sludināšana nav tukša muldēšana. Mums bija tāds mācītājs no Ventspils, tur stendē, kad bija Valdis Kalniņš. Viņš pa mīlestību vien tik sludināja. Es domāju, vai tas gan es domāju. Viņš varbūt viņš pārspīlēt tā ir. Bet vajag forši, visiem patika. Viņš ar humoriņu, tā man patika. Varēja arī kaut kā citu lietu arī, tā ir kaut kā citu arī pateikt vairāk, bet daudz pa mīlestību runā. Bet ļoti forši bija īstenībā. Jo Pāvils saka, ja mums nav sludināšanas mērķis, nav mīlestība, tad tā ir tukša muldēšana. Un tāpēc daudz kristieši ir novirzījušies. Bet daudz kristieši vispār ir novirzījušies no šī mērķa. Jo tiešām uzpras kādam, jebkuram kristietim, vai tiešām kristieši mīl viens otru. Vai tiešām kristieši mīl. Un ļoti reti teiks, ka visi kristieši mīl viens otru. Pareizi? Henri, tu vari pateikt, ka visi kristieši mīl viens otru? Man jau pašam nesanāk mīlēt. Ļoti reti. Bet neticīgai to redz, ka mēs nemīlam. Tiešām, es tev pateikšu, es biju vienā draudzē, pēc tam vēl ir bijis draudzīties, un kad es viņus satieku, piemēram, pazīstams, kristieši pazīstams, ar ko es bijis vienā draudzē, neju pa veikalu, un viņš pat nepagriež, es viņu saku čau. Pat nepagriež ramu, aiziet šitā. Pat nepagriež, jā, man ir grīzvārds. Aigs zinu. Vairāk gadi. Pat ar riten gan es iebraucu tādīs ceļstabā, viens ar riten brauc. Es viņam saku čau, viņš ar gan stabiņā ies. Tā uztraucies, ka... Jā, vai kaut kas. Es vēl pajautāt, bet mīlestība reizēm ir arī jābūt stingrai. Viņai jāpasaka, jāstāv pretī ļaunumam. Jā. Visaptverošā mīlestība. Šodien baznīcās ienāk šis sludinājums. Visaptverošā mīlestība nāk iekšā visa šlagā. Iekšā, no simtiem. Nē, protams. Jo mēs, kā bērnus audzināmies arī... Viņš jābūt arī disciplīnai. Disciplīna. Tu jau audzēji bērnus, tu mīli. Jā. Abas divas. Bet tas jau loģiski, ka tu audzēji savu bērnu, tu jau varētu žagari arī uzdot kādreiz. Tas mīlestība, pareizi. Ja tu gribi, lai viņš kārtīgs izaug, paklausīgs, pareizi. Un arī ļaunie gari, un
Ļaunie gari jau to tikai vien gaida, lai tu tikai visu laiku mīlestību un viņas nemaz neaiztiktu. Jo, tas saušu ienaidus starp tevi un sievu. Mums jābūt ienaidam pret ļaunumu. Jā, pret ļaunumu, bet ne pret miesu, ne pret asinīm, bet ļauniem gariem šajā pasaules telpā, jā. Bet arī paši nevaram pret Kristus. Nē, bet pamats ir visiem nav mīlestība. Jā, pamats. Nu, to saka Bībele, bet, nu, protams, tas ir loģiski. To jau mēs arī sludinām, ne jau vienmēr par mīlestību. Bet šodien ir svēta, tāpēc mēs runājam īpaši par mīlestību. Jā, jo cilvēki arī daudz ir ierobežot savos reliģiskajos noteikumos. Nē, esat ievērši, ka cilvēki ir ļoti ierobežot un ka viņi domā daudz lietas izdarīt, bet viņi nespēja izdarīt. Un daudz lietas cenšas ievērot, bet nesanāk viņiem. Bet ja mēs mīlam, mīlam cilvēks un mīlam apkārtējos, tad vienkārši pats no sev mēs mainamies. Mēs mainamies, iekšēji cilvēks mainās un visas tās lietas, ko mēs nespējam ievērot šos likumus, tās laika izmainās, pareizi. Ja tu mīlēsi, cilvēks izmainīs. Tu mīlēsi tuvākos, mīlēsi apkārtējos, izmainīs. Bet ja nebūs šī mīlestība draudzība, tad būs pavēlti īstenībā tas laiks, un mēs tas sanākam, tas būs veltīgs laiks. Jo Bībelē par to runā. Tātad pareiza likuma prasība ir vienā vārdā izsakām mīlestību. Jo Bībele saka, ka ja mēs esam Jēzus mācekļi, mums ir jābūt neliekuļotai mīlestībai savā starpā. Un ja mēs esam, piemēram, augšpiedzimuši no Dieva gara, un mēs esam Dieva bērni, Jēzus Kristus mācekļi, tad rādītājs, kāds ir mums rādītājs? Mums savā starpā, kāds ir rādītājs? Kāds mums ir rādītājs, ja mēs esam augšienes piedzimuši, ar svēto garu piepildīt, un jau kļuvuši par Dieva bērniem un visu. Kāds ir mūsu rādītājs? Mēs esam Jēzus mācekļi. Rādītājs ir, ka mums būs mīlestība savā starpā. Tas ir rādītājs. Kad mēs tiešām esam augšu piedzimti. Bet ja mēs neesam tad mums nav. Tad mēs varam teikt, nemaz neesam piedzimuši no augšu, ja mums nav mīlestība savā starpā. Jo Bībele saka, ka mums ar neliekuļotu brāļa mīlestību jāmīl citam no visas sirds pastāvīgi. Un tas ir teikts 1. Pētera, es gribu to pateikt, ka to saka Bībele. 1. Pētera 1:22. Mārtiņ, ilgi neesi. Mārtiņ. Jo 1. Pētera 1. nodaļa 22. pantā ir teikts, savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet citu no visas sirds pastāvīgi. Nevis tā, šodien mīli, rītdien nemīli, bet pastāvīgi. Nevis patstāvīgi, bet pastāvīgi. Tas var, divi vārdi līdzīgi, pastāvīgi. Lai mēs mīlam pastāvīgi. Un nobeigumā es vēl nolasīšu, es teicu, šodien bija tāda īsvēta, par mīlestību mēs varam turpināt vēl un vēl, citreiz varam, bet jo šodien ir svēta, mēs gribam cienāties, gribam tur kliņģerīši un visu padraudzēties, un nobeigumā nolasīsim Korintiešiem 13. nodaļu no 1. līdz 3. pantam. Jo, ja es runātu ar cilvēka un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varšpareiz un šķindošs zvārņos. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus šos noslēpumus, un visas atziņas dziļumus, un ja man būtu tāda pilnīga ticība, ka es varu pat kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas pareiz. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem, un nodotu savu miesu pat, lai mani sadedzina, bet ja man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Tātad, bez mīlestības mēs neesam nekas. Un tātad mēs šodien redzējām, ka likuma piepildījums ir mīlestība. Mīlēsim tātad Dievu un mīlēsim citu. Un viss būs super īstenībā.
Jo, ja tu saki, piemēram, ja tu mīli Dievu, ja tu saki mīli Dievu un nemīli savu brāli, tad tu melo īstenībā. Kā tu vari mīlēt Dievu īstenībā, ja tu nemīli savu brāli? Ja cilvēks saka, es mīlu Dievu, tad, ja tu mīli Dievu, tev arī jāmīli savus brālis. Tas ir arī otrādi, ja tu mīli savu brāli, tas ir. Jo Dievs ir kas? Mīlestība. Jo pats Dievs ir mīlestība. Tātad pareiza likuma prasība ir mīlestība. Un mīlestība mūsu sirdis dara, jo, kad ir mīlestība mūsu sirdīs, tā nedara ļaunu otram cilvēkam. Neizlūk, nelaup, otru neaplaupīs, ja tu viņu mīles. Nepārkāps laulību. Nepārkāps. Brauc uz Ukrainu vai kur viens pats uz mēnešiem. Nepārkāps, tāpēc, ka mīles sīva. Un zina viss Dieva likums. Un tas arī bija viss, ko es šodien gribēju pateikt. Citreiz es vairāk varbūt kaut ko pateikt, bet šodien es tā īsāk, bet arī pietiek īstenībā. Jo mēs sapratām visu. Sapratām, ka likuma piepildījums ir mīlestība. Šodien vēl uzspēlēsim viens dziesmiņu un slavēšanas nobeigumā. Un cienāsimies, pareizi? Cienāsimies kaut ko. Lai glābtu šo